Sveika tauta! Klāta trešdiena, un es esmu Subaru pasaulē. Šodien atkal ieliesim eļu ugunī, kā es saku, jo parunāsim par kaut kādu tēmu. Subaru un patēriņš. Subaru patīk degviela. Jā, viņu labi min, viņš labi arī ēd. Varbūt izņēmums ir dīzeļi. Es pats jaunos dīzeļus savu laiku testēju. 5 litrus 100, man likās fantastisks rezultāts. Bet ja jums ir ne dīzels, ja jums ir, pieņemsim, VRX, kādu mēs šobrīd redzam, jeb jums Outbacks, bez 10 litriem laikam te cauri netiks. Ir variants. Runā, kad ļoti pateicīgi šie te automobīļi, viņu dzinēji ir pret gāzi. Es esmu dzīvs apliecinājums tam, ka jau rekur manējais melnais arī aprīkots ar gāzi, bet iepriekšējais, ar kuru es nobraucu ar gāzi 150 000 kilometri, man ir tikai labākās atmiņas. 3 litru benzīnam uzlikt gāzi, tā ir ļoti laba ekonomija. Parunāsim nopietni ar speciālistu, vai tiešām tā ir, vai tie ir murgi, vai uzliek kaut gāzi. Mēs drīzāk nokausim šo te automobīlu, nekā gūsim no viņa ekonomiju. Ienirstam šī automobīļa purviņā. Ainār, lejam eļu ugunīs, liekam Subaram gāzi vai ne? Tas tāds liels jautājums. Sveiki visiem. Skatīsimies no, laikam, jau servisa viedokļa uz šito visu jautājumu. Tad vispirms, protams, es kā auto lietotājs arī lietojas mašīnas aprīkotas ar gāzes iekārtu. Tad viennozīmīgi varu pateikt, ka ekonomiskais ieguvums tajā gāzes stāstā ir. Un ir pietiekami liels. Es esmu rēķinājis uz kalkulatoru tos ieguvumus, un atkarībā no dzinēja tilpuma, atkarībā no tā nobrauktā kilometru skaita, vienmēr sakot, no patēriņa, tad tas ieguvums ir apmēram 4 līdz pat 7 000 eiro. Tas tāds bruto. Ja? Tur, protams, var daudz izstādākas izdevumus vēl iekšā paredzēt un saprast, bet kopumā es esmu par to, ka jūs redzat, ka ir izdevīgi un gribat šo naudu iekonomēt, braucot ar Subaru, kam ir uzstādīta gāzes iekārta, var uzstādīt un var braukt. Un tas, ko es gribu parādīt, ar ko ir vienkārši jārēķinās, kas laika gaitā notiek tiem dažādiem Subaru dzinējiem, un ja jūs esat informēts par to, kas notiek, tad attiecīgi varat paši izvērtēt, vai summā tas viss der vai nedara. Šis rekur paraugs Subaru Outback tāds kā tev, Edgar, automašīna ar klasisko EJ25 dzinēju, aprīkots ar gāzes iekārtu. Es teikšu, ka šis te dzinējs ir tāds, kas vislabāk sadzīvo ar gāzes iekārtām, jo viņu ir tehniski vienkāršāk apkalpot. Un tas, kas tur ir jādara, tad mēs tā lēnām mēģināsim saprast, kas notiek gāzes iespējā un kas tad ir jādara. Kopumā no tā visa dzinēja saraksta, kas ir Subaru, tad varu teikt tā, ka vecie Subaru dzinēji, kas nāca ar 2 sadales vārpstām, EJ tipa dzinēji, tad viņi visi sadzīvo diezgan veiksmīgi ar gāzes iekārtām. Bet dzinēji, kas ir ar 4 sadales vārpstām un jaunāka tipa motori, kas jau ir ar ķēdi, tad tur vienkārši tā dzinēja apkalpošana sazobē ar gāzes iekārtu ir sarežģītāka un dārgāka. Tautā pastāv mīts par to, ka gāzes iekārta bojā dzinēju. Tad, tas tāds vispārēji skatoties, var teikt, ka jā, bojā. Tik viens liels jautājums, cik ilgā laikā tas notiek? Un tas normālais laiks, kurā dzinējs tiek bojāts, ir apmēram 100, 150, pat 200 000 atkarībā no gāzes iekārta, no gāzes iekārtas, no tā, kā tā gāzes iekārta, cik kvalitatīvi ir uzstādīta. Tur arī daudz nianses. Kā ir saregulēts, kā ir veikta tieši precīzi gāzes iekārtas apkope, filtri mainīti
varbūt ir kaut kādas vēl lietas, kas tai gāzes iekārtē prasītos izdarīt. Vai tas regulāri tiek veikts? Mans ieteikums būtu reizi gadā apmeklēt meistaru, kas darbojās ar gāzes iekārtu regulēšanu, uzstādīšanu un tā tālāk. Vienkārši pārbaudīt. Tāpat kā pie zobārsta, pie higienes. Reizi gadā aizējam, paskatāmies, kas tur notiek. Tā kā tā. Un tad, attiecīgi, mēs varētu mazliet paskatīties, kas tad tajos 100 000 notiek. Gāze sadeg ar lielāku temperatūru, un gāzes sadegšanas laiks ir ilgāks. Un kas notiek, tad tas dzinēja cikls, kad būtu sadegšanai jābeidzās. Ar gāzes iekārtu viņš beidzās mazliet vēlāk, un tas sadegušā tā substance, degoša, viņa nokļūst arī izplūdes traktā, izpūtējā, pie katalizatora, pie zondes, un visvairāk jau cieši dzinēja galvas, un tad mēs varētu uzmest aci dzinēja galvām, un tur es tad pastāstīšu to niansi, kas notiek tām dzinēja galvām un kas tur ir jādara. Šeit ir, kā piemēram, parādītas 2 dzinēja galvas, un kas tad notiek šeit? Šī sadaļa ir galvas izplūdes daļa, un tajā izplūdes daļā temperatūras iespējā tiek bojātas šīs vārstu sēžas, vārstu virsmas, kas slēdz ciet to kameru, attiecīgi šī atduras vieta. Un vārsts zaudē savu to saucamo siltumspraugu, vārstu atstarpes saucamās. Tad tas dzinējs, kas ir tie EJ tipa dzinēji, tiem vārstus var saregulēt, un ieteicamais regulēšanas intervāls ir 40–50 tūkstoši inspekcijai. Kad neizceļot ārā dzinēju no mašīnas, noņemot vārstu vākus, var ielīst ar instrumentiem, saregulēt atstarpes un turpināt braukt. Un tad tas nobraukums šādam dzinējam, kas ir vecā tipa, bieži vien sasniedz pat 300 000 un varbūt pat vairāk, kā nu kuram veicās. Tiem, kam nav iespējams to izdarīt neizceļot dzinēju, tad tā dārdzība tam darbam ir tāda, ka dzinējs jāizceļ ārā, jānojauc priekšā vai nu siksnes, vai nu ķēdes, jānoņem sadales vārpstes. Šeit to galvai, te galvai gan ir nojaukts tā visa daļa, bet lai tikt šeit noņemt nost un šeit tikt pie tās regulēšanas, tad tas darbs vienkārši ir dārgāks. Bet tiem, kam tas nav iespējams izdarīt uz mašīnas, tad attiecīgi mašīnas brauc vienus 100, 150, 200 tūkstoši, kamēr tā mašīna, tautas valodā sakot, sāk burbuļot, vai tur neiet tik labi. Tā kā saimnieks saprot, nav vairs tā, kā bija. Tad atbraucot uz servisu, pārbaudot viena lieta kompresiju, otra lieta pārbaudot, noņemot vārstu vāku, var pārbaudīt atstarpes un saprast, ir tur parametrs vai nav parametrs. Ja parametrs nav, skaidrs, ka tas ir jādara, jāsakārto, vai kā varbūt viens otrs dara, tātad jātiek no mašīnas vaļā. Bet, protams, ka tas nav vislabākais stils tikt vaļā šādā veidā, bet ja tas apmierina pašu cilvēku, varbūt, ka arī tā var darīt. Kas vēl tiek motoriem bojāts un ātrāk nokalpotās ir aizdedzes sveces, kad klasiski kādas ļoti kvalitatīvas labas sveces kalpo parasti 80 līdz 100 tūkstoši, tad braucot uz gāzi, tas nobraukuma daudzums ir 30% vai pat 50% mazāks, un attiecīgi tad sveces būtu biežāk jānomaina. Kas vēl tiek iespaidots dzinēja sadaļā, tas ir izplūdes trakts, kur ir kā paraugs ir novietots šeit. Tā sadegusī atgāze, nākot šeit iekšā, pirmais, kas tiek bojāts ātrāk, bet tas notiek jebkurā gadījumā. Jūs braucat tikai uz benzīnu vai uz gāzi, tikai uz gāzi braucot atkal apmēram pat trešdaļa mazāks nobraukums, kad nobeidzās zonde, nobeidzās katalizators, un tad jums tur apskatē atgāze vairs nav iespējams tik labi iziet, dabūt tos parametrus. Un šīs ir tās lietas, kas tiek lēnu garu bojātas. Bet atgādināšu, tas ir pie labi uzstādītas iekārtas 100, 150, 200 tūkstoši. Un pie tā jūs ekonomējat prāvu naudu.
esmu dzirdējis daudz reizes, ka tieši Subaru motori tieši labi sadzīvojot ar gāzi. Droši liekat. Bet jautājums ir, kādu sistēmu tu lietu, vai ne? Gadiem strādājot, es esmu saskāries ar iekārtām, kuras, sauksim tā, dzīvo savu dzīvi. Un man pazīstami gāzes meistari, kas nodarbojas ar šo iekārtu uzstādīšanu un labošanu, viņu komentārs ir tāds, ka mēs varam šo iekārtu saregulēt bez garantijas. Saku, kāpēc tā? Tāpēc, ka gāzes iekārtas parametri mēdzot nopeldēt. Ja, attiecīgi tas, kas ir saregulēts, nestrādā ilgtermiņā. Un šādas te iekārtas ir, kā sakot, tas ir tas, kāpēc sliktā slava ir panesusies gāzes iekārtē, jo ar sliktu gāzes iekārtu man rekords mašīnai, kam ir bijis uzstādīta gāze, ir 30 000 un motors ir bijis jālabo. Tur bija vairākas mašīnas ar šādu gāzes iekārtu. Viņām tika uzstādīta vislētākā tirgū pieejamā gāzes iekārta. Tas bija daži desmiti mašīnu, valsts konkursiņš, uztaisam, lai ir lēti, lai var ekonomēt. Lai ekonomētu, tomēr ir jāinvestē, acīm redzot, prātīgi un labi, līdzīgi kā arī droši vien kaut kādos finanšu tirgos atļaušos pieminēt salīdzinājumam, kad vajag pārdomāti to darīt. Tad pakonsultēties, kas ir vislabāk, kas strādā. Un tad var. Piebildīšu, kad es ar Tribeku nobraucu 150 000 ar gāzi, un tāpēc man nelikās dīvaini ilgstoši jādomā, vai Outbackam likt vai nelikt. Laikam ir grūtākais izdarīt pirmo soli, tas ir ieinvestēt šo te gāzes sistēmu, kas nav lēta, galu galā. Un tad atlikušo laiku baudīt katru reizi, kad ej nomaksāt par degvielu. Jā, tas ir pluss, ko es arī pamanījis, braucot, piemēram, kādā tālākā braucienā uz Eiropu, tad tu pamani uzreiz to iegūmu, jo tā ieekonomētā nauda tev ļauj kaut ko citu par to iegādāties. Bet baigi būtiskā lieta – pieskatīt šo te iekārtu, jo, manuprāt, gāzes iekārta, es viņu salīdzinu kā cilvēkam protēze. Ja, piemēram, viena kāja būs ar protēzi, un protēze būs pa garu vai pa īsu, viņš klibos. Mašīna klibos. Tad vajag izdarīt tā, lai protēze der. Ja der, viss notiks, viss strādās. Tad sanāk tā, ja uzliek gāzes iekārtu, tad iekonomē savus tur 5-7 000, un par to naudu var arī visu laiku, kā teikt, savas kārtībā savu automobīlu. Gandrīz vai remonti pa brīvu tev sanāk? Ja ir tādi nepieciešami. Manuprāt, esam jau apskatījuši šādu mašīnu kaut kādus defektus, tur pa bremzēm, par motoru apkopi un tā tālāk. Ja mašīnu jūs nopērkat lietotu, tad ieteikums jau ir tāds, izējam startā visam cauri saprotam tos inventarizāciju, kas tad tur notiek. Vienā brīdī salabot visu, pat tas, kas varbūt tuvākajā laikā jālabo būtu. Ja? Tad tālāk tie izdevumi būs jau arvien paredzamāki. Jo Japāņu mašīnas īpatnība, arī starp citu ar gāzes iekārtu, tieši Japāņu mašīnām šķietami dzinējas bojā visvairāk. Man pašam ir bijis amerikāņu Chrysler Voyager, populāra mašīna savulaik ar 3.8 benzīna dzinēju. Šai mašīnai šķiet tā, nobraucot 100 000, vispār nekas nemainās. Dzinējs milzīgs, jauda viņam nav tur no tā dzauža paņemta pēdējā. Kalpo un kalpo, nav vispār problēma. Japāņu mašīnām, šī te sadaļa ir jāpieskata. Tāpēc es laikam arī novērojis, ka tā nosacīti rūpnīcas iekārta, kura tiek varbūt uzstādīta kaut kādās Holandē vai tur Itālijā vai kaut kur sadarbībā ar dīleriem, tad viņa ir vairāk vai mazāk garantija tam, ka tā iekārta ir pārbaudīta, patestēta un kad viņa der. Tas nozīmē rūpnieciski uzstādīta. Jo Japānā jau neviens uz konveira gāzes iekārta neuzstāda. Rezumējums. Var likt Subaram gāzi? Jā. Ja to dara prātīgi viennozīmīgi.